Šajā video mēs runāsim par grauzēju uzvedību un to turēšanas īpatnībām mājas apstākļos vai tirdzniecības vietās. Izprotot viņu dabisko uzvedību, mēs varam nodrošināt vidi, kas nav tikai droša, bet arī pielāgota dzīvnieka vajadzībām. Pirmais, kas ir vispār grauzēji? Grauzēji ir vislielākā zīdītāju grupa pasaulē. Vairāk nekā 40% visu zīdītāju pieder šim kārtai. Tos raksturo pāris priekšzobu, kas aug visu mūžu un jānodaldē ar regulāru graušanu. Grauzēji nav vienādi. Pēc uzvedības un vajadzībām tie stipri atšķiras. Daži dzīvo grupās, piemēram, žurkas. Citi ir vientuļnieki, piemēram, Sīrijas kāmji. Daži arī nakts aktīvi, citi dienas aktīvi. Vieni mīl rakt, citi kāpelēt. Lai nodrošinātu viņiem labturību, jāņem vērā konkrētā suga. Uzvedība dabā. Dabiskajā vidē grauzēji meklē barību, būvē alas vai slēptuves, kopi kažoku un sazinās savā starpā, iezīmē teritoriju, izrāda zinātkāri un aktivitāti. Viņu smadzenes ir pielāgotas apkārtnes izpētēji. Ja dzīvniekam tiek liektas šīs iespējas, viņš var kļūt nomākts vai attīstīt neparastu uzvedību. Trešā. Uzvedība nebrīvē un stereotipijas. Nepietiekama vide vai rutīna var novest pie uzvedības traucējumiem, tā sauktajām stereotipijām, piemēram, nemitīgā skriešana pa apli, restu graušana vai spalvas vilkšana vai apātija. Lai to novērstu, videi jābūt bagātinātai ar slēptuvēm, rotaļlietām, košļējumiem priekšmetiem, kāpņu konstrukcijām. 4. Sociālā uzvedība. Daudzas grauzēju sugas ir sabiedriskas, piemēram, žurkas, peles, jūras cūciņas, degū. Šādas grupas pastāv hierarhija. Kāds vada, citi pakļaujas. Saziņa notiek ar smaržām, jeb urīna un dziedzaru izdalījumi, skaņām, pīkstieni vai svilpes, pozām un kustībām, sasprindzinājums vai pievilkšanās, ķermeņa valodu un vibrācijām. Šīm sugām ir ļoti svarīga sociālā mijiedarbība. Ilgstoša vientulība izraisa stresu, taču, piemēram, Sīrijas kāmjiem pretēji nedrīkst dzīvot kopā. Viņi kļūst agresīvi un var savainot cits citu. 5. Stress un bailes. Grauzēji ir mazi un dabiski pakļauti plēsējiem, tāpēc viņi ir ļoti jutīgi pret stresu. To var izraisīt trokšņi, vibrācijas, spēcīgas smaržas, pārāk spožs apgaismojums, pārāk bieža traucēšana. Stresa pazīmes ir sastingšana, bēgšana, agresija, trīcēšana, kā arī atteikšanās no ēdiena. Hronisks stress samazina imunitāti un ietekmē uzvedību. Lai to novērstu, videi jābūt mierīgai, ar iespēju paslēpties, kā arī saudzīgai attieksmei no cilvēka puses. 6. Vairošanās un mazuļu aprūpe. Daudzi grauzēji ir ļoti auglīgi. Piemēram, pele var dzemdēt reizi 3 līdz 4 nedēļās. Pirms dzemdībām mātīte veido ligzdu, paslēp mazuļus, baro un sargā tos. Ja vide ir nemierīga vai stresa pilna, viņa var pamest vai pat apēst savus mazuļus. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt klusumu un paslēptuvi grūsnai mātītei. 7. Barošanās uzvedība. Grauzēji grauž ne tikai no bada, viņiem tas ir vajadzīgs zobu deldēšanai. Dabiskajā vidē viņi ēd graudus, sēklas, zāli, dārzeņus, dažkārt kukaiņus. Mājās ir jānodrošina sabalansēt sausais barības maisījums, siens zālēdājiem, svaigi dārzeņi un tīrs ūdens. Daži grauzēji slēp barību, un tas ir normāli. Nevajadzētu viņu krājumus iztīrīt pilnībā. Ko nedrīkst dot grauzējiem? Šokolāde un kakao, jo tas satur teobromīnu, kas ir toksisks grauzējiem. Citrus augļi kairina kuņģi un izraisa caurejumu. Ķiploki un sīpoli var izraisīt anēmiju. Saldumi un cukurs izraisa diabētu un aptaukošanos. Zaļi un jēli kartupeļu satura solanīnu, kas ir indīgs. Kafija, tēja, gāzētie dzērieni negatīvi ietekmē nervu sistēmu. Piena produkti ir slikti sagremojumi, kuri izraisa caureju. Sālīti, cepti, kūpināti ēdieni pārslodze aknām. 8. Teritorijas iezīmēšana. Grauzēji iezīmē teritoriju, īpaši tēviņi.
Viņa lieto urīnu un smaržu dziedzerus, lai atstātu savas pēdas. Tāpēc nevajadzētu katru dienu pilnībā dezinficēt visu būri. Tas var izraisīt stresu. Tīriet daļēji, saglabājot dzīvniekam zināmu pazīstamu vidi. Nesadzīviniet svešus tēviņus vienā būrī, īpaši jauniem pieaugušiem dzīvniekiem. Var rasties cīņas un traumas. 9. Aprūpe, higiēna un drošība. Minimālās prasības būrim ir pietiekams izmērs. Dzīvniekam jāspēj brīvi kustēties un skriet. Slēptuves vai mājiņas. Neparfumēta pakaišu pamatne. Rotaļlietas un košļājumie priekšmeti. Aktīviem dzīvniekiem, piemēram, žurkām vai degū, ietiecams vairāki līmeņi, ritenis vai tuneļi. Būri nedrīkst novietot uz saules tiešā gaismā, caurvējā vai trokšņainā vietā, blakus televizoram, durvīm, kolonnām un tā tālāk. Nobeigumā mēs jums varam pastāstīt par to, ka grauzēji ir mazi, bet gan gudri dzīvnieki ar izteiktām vajadzībām un uzvedības formām. Viņi izjūt prieku, bailes, pierod pie saimnieka, cieš no vientulības vai pārmērīgā trokšņa. Viņu labturība ir mūsu atbildība. Mēs veidojam vidi, no kuras viņiem nav iespējas aizbēgt, tāpēc tai jābūt drošai, interesantai un pielāgotai dzīvnieka dabiskai uzvedībai. Liels paldies par skatīšanos, vairāk mācību materiālu Smart Dog Akademija kursos un prezentācijās. Uz tikšanos!